Jā, nāciet iekšā. Labrīt. Labrīt, lūdzu, ienāciet, Dominikas kundze. Lūdzu, ieņemiet vietu. Prieks jūs redzēt tieši laikā, kā mēs vienojāmies. Šī sanāksme man ir ļoti svarīga. Ja pareizi atceros, jūs vēlaties runāt par savu klasi. Šī ir jūsu pirmā reize kā klases audzinātājai, vai ne? Jā, tas ir mans pirmais solis šajā amatā. Esmu strādājusi vidusskolā tikai 3 mēnešus kā skolotāja aizstājējs. Man ir ļoti maza pieredze šajā jomā, un ar jaunākiem bērniem gandrīz nekāda. Godīgi sakot, es saskaros ar daudzām dažādām grūtībām. Man ir grūti pārvaldīt organizatoriskos un disciplināros jautājumus un vienlaikus mācīt. Es domāju, ka man ir vajadzīga palīdzība, jo izskatās, ka neiet tik labi. Pastāstiet man mazliet par savu klasi. Es gribētu uzzināt vairāk par tajā esošajiem bērniem. Varbūt ir dažas lielākas problēmas, kas būtiski ietekmē mācības. 4. A klase ir ļoti daudzveidīga klase. 3 zēni ir ļoti nemierīgi, viņi bieži pieceļas, staigā pa klasi, traucē citiem bērniem, runā skaļi. Kad es viņiem aizrādu, viņi atgriezīsies savās sēdvietās, bet tikai uz īsu brīdi. Klasē ir arī meitene ar redzes traucējumiem. Viņa nesā stipras brilles, bet pat ar korekciju viņa nav neatkarīga. Viņai ir nepieciešama palīdzība, organizējot savu darba vietu. Es viņai pievēršu vislielāko uzmanību, jo man ir jāuzsāk viņas programma, jāpielāgo ekrāns viņas vizuālajām vajadzībām un pastāvīgi jāuzrauga, vai viņa pārvalda, vai viņai ir vajadzīga palīdzība. Es saprotu, ka jūs esat sarežģītā situācijā. Vai varat aprakstīt vienu no sarežģītākajām situācijām? Kaut kas īpašs, kas ir noticis? Ko jūs domājat? Lai piedāvātu dažus efektīvus risinājumus, es gribētu pēc iespējas vairāk uzzināt par to, kas notiek vienā no šiem brīžiem, kad jums ir grūti. Kas tieši notika soli pa solim, piemēram, Ainas filmā? Es redzu. Bija daudz situāciju, kurās es jutos tā, it kā nespētu tikt galā. Es atceros vienu no pagājušās nedēļas, klasē bija pilnīgs hauss. Godīgi sakot, es domāju, ka sākšu rakstīt piezīmes uzvedības žurnālā, lai gan nekad iepriekš to neesmu darījis. Zēni sāka spēles, kamēr es paskaidroju Annai, meitenei ar redzes traucējumiem, ko mums vajadzēja darīt klasē. Tas bija tik haotiski, ka es domāju, ka negūšu kontroli pār to. Man bija jādodas uz katru datoru un jāpārbauda, ko skolēni bija atvēruši. Tikmēr bērni runāja skaļi, staigājot pa klasi. Pagāja vairāk nekā 20 minūtes, un atkal man neizdevās pabeigt to, ko biju plānojusi. Man bija iespējas, ka viņa mani neklausīja, nereaģēja uz manis teikto. Es jutos tā, it kā man nebūtu nekādas kontrolas. Jā, tā ir smaga situācija. Daudz kas notika. Man ir ierosinājums. Lai plānotu dažas efektīvas intervences, es vēlētos novērot jūsu klasi, redzēt, kā tā darbojas, kādas ir jūsu vajadzības un bērnu vajadzības. Vai es varu pievienoties jūsu klasei ceturtdien, lai novērotu? Protams, jūs esat ļoti laipni gaidīti. Es patiešām gribētu zināt, ko es varu darīt, lai labāk vadītu klasi. Lieliski! Lūdzu, vadiet klasi kā parasti. Esmu šeit, lai palīdzētu jums un bērniem pielāgoties klases prasībām. Es patiešām gribētu koncentrēties uz pašu mācību, nevis tikai pastāvīgi ieviest kārtību un labot uzvedību. Protams, tas ir labi, ka jūs ieradāties.
Ja mēs kopīgi domājam par problēmu un īstenojam pareizās darbības, lietas noteikti uzlabosies un mācīšana kļūs ērtāka. Tiksimies ceturtdien. Do widzenia. Visu labu! Do widzenia. Zapraszam. Nāciet iekšā. Proszę. Lūdzu, lūdzu. O, dzień dobry. Labrīt! Zapraszam. Nāc iekšā. Pagājušajā nedēļā es biju jūsu klasē. Es novēroju, kā bērni uzvedās, kā arī to, kā jūs vadījāt nodarbību. Es arī redzēju, ka jūs bijāt mazliet nervoza, bet es skaidri redzēju jūsu lielo uzticību jūsu darbam. Jā, tā man bija stresa situācija, bet no otras puses es redzēju, ka jūs bijāt tur, lai palīdzētu. Vai varat man īsi pastāstīt, ko jūs novērojāt? Es pamanīju, ka klase nav ļoti disciplinēta, ir grūti saglabāt kontroli, un nodarbību laikā ir daudz hausa. Es varētu arī redzēt, ka bērniem ir daudz vajadzību, un patiešām vēlas, lai saņemtu jūsu uzmanību tieši. Viņi daudz pacēla rokas, turpināja uzdot jautājumus, pastāvīgi meklējot jūsu uzmanību. Tas var izrietēt no tā, ka nodarbības laikā nav ieviesti pietiekami skaidri noteikumi. Jā, par šo es biju iedomājusies. Taču šīs nodarbības laikā uz brīdi apstāsimies pie savām domām un emocijām. Kāda ir pirmā doma, kas ienāk prātā, domājot par situāciju savā klasē? Esmu pilnībā atbildīgs par skolēnu uzvedību klasē. Ja šī doma būtu patiesi precīza, ko tas nozīmētu jums? Tas, ka neviens cits, izņemot mani, nav atbildīgs par šiem bērniem nodarbības laikā. Un es domāju, ka šī doma ir biedējoša, ko es nepārvaldīšu. Katram skolēnam ir vecāki, kas par viņiem ir atbildīgi, bet klasē es esmu viens. Šī atbildība ir milzīga. Ja šī doma patiešām būtu patiesa, ko tas nozīmētu? Es nevaru ar to tikt galā vienatnē. Un kas varētu jūs atbalstīt šajā situācijā? Es domāju, ka labāka sadarbība ar vecākiem palīdzētu. Bet pats svarīgākais, iespējams, ir pārmaiņas no manas puses. Es vēlētos apgūt dažādas metodas, kā pārvaldīt bērnu grupu šajā vecumā, noteikt klases noteikumus, piemērot sekas, slavēt viņus. Tad uz brīdi iedomāsimies, kāda būtu jūsu stunda, ja viss noritētu labi pēc jūsu domām. Kāda būtu stunda, ja šādu grūtību nebūtu? Es nekad par to tā nedomāju. Nodarbība noteikti ietu mierīgi, atbilstoši tēmai, un skolēni klausītos manus norādījumus un darītu to, ko es viņiem piešķīru. Šajā versijā mums ir ideāla stunda un klase, un jums kā skolotājiem nav nekādu problēmu. Ideālas nodarbības vīzija. Vai tas ir realistiski? Patiesībā nē. Es domāju, ka visvairāk es gribētu būt efektīvāks skolotājs. Es patiešām vēlos, lai būtu labāka kontrole pār kārtību klasē un disciplīnā, bet pozitīva disciplīna. Nevis tāda, kurā bērni baidās tikt izsmieti. Es saprotu. Es domāju, ka tas palīdzētu organizēt klasi, kurā jūs kopīgi nosakāt noteikumus, privilēģijas un sekas, kas attiektos uz visām nodarbībām.
Esmu jau runājis ar skolas konsultantu, un viņa labprāt jums pievienosies jūsu klases laikā, lai kopā vadītu darbsemināra tipa sesiju. Tādējādi būs vieglāk atsaukties uz noteikumiem, ko paši bērni ir izstrādājuši. Ko jūs domājat? Man patīk šī ideja. Es arī domāju, ka tas man palīdzētu apmeklēt apmācību, kas vērsta uz efektīvu klases disciplīnas pārvaldību. Man ļoti patīk šī ideja. Un no otras puses, es domāju, ka būtu labi, ja jūs apmeklētu apmācību par darbu ar hiperaktīviem bērniem. Šīs ir dažas no visefektīvākajām metodēm, un to var piemērot ne tikai bērniem ar ADHD simptomiem, bet visiem skolēniem. Ko es iemācītos šādā apmācībā? Apmācības laikā jūs iemācījāties, kā atšķirt ADHD simptomus no neatbilstošas uzvedības. Jūs zināt, kā sniegt norādījumus skaidrā un piemērotā veidā. Bet galvenokārt jūs iemācījāties slavēt skolēnus tādā veidā, kas stiprina labu uzvedību. Šādas skolotāja darbības palīdz veidot pozitīvu paštēlu bērnam. Jūs arī uzzinājāt par parasti izmantoto privilēģiju, noteikumu un seku sistēmu. Tās ir efektīvas metodas un ļoti viegli pielietojamas. Izklausās interesanti. Domāju, ka esmu ieguvusi svarīgāko informāciju. Par šo tematu ir arī daudz noderīgas literatūras. Es sagatavošu sarakstu ar saviem iecienītākajiem resursiem. Liels paldies! Esmu pārliecināta, ka labi izvēlētas grāmatas būs noderīgas. Liels paldies par tikšanos! Drīzumā atkal tiksimies! Tiksimies! Jā, nāc iekšā. Labrīt! Vai mēs varam uz brīdi runāt? Jā, protams. Lūdzu, ieņemiet vietu. Es gaidīju jūsu vizīti. Pagājušajā nedēļā jūs apmeklējāt apmācību sesiju. Kādi ir jūsu iespaidi? Vai jums jau ir bijusi iespēja kaut ko pielietot savās nodarbībās? Esmu ļoti gandarīts. Manuprāt, visnoderīgākās bija ADHD brilles stratēģijas simptomu novēršanai. Tie ir vienkārši risinājumi, bet tie padara dzīvi klasē tik daudz vieglāku. Piemēram, sēžot bērnam klases priekšā vai aizverot logus, kad ārā ir skaļš, bet es redzu kaut kā cita iespaidu uz jums mācību laikā. Jā, noteikti. Tas, kas man visvairāk patika, bija terapeitiskā uzslava. Godīgi sakot, man nebija ne jausmas, cik spēcīgs tas ir. Pamanot labu uzvedību un skaļi sakot, tieši bērnam, tieši to, ko viņi izdarīja pareizi, skolēns gūst lielāku pārliecību. Pateicoties tam, viņiem nav pastāvīgi jājautā, vai viņi rīkojas labi. Es joprojām mācos slavēt, bet es jau redzu, ka tas sniedz ļoti pozitīvus rezultātus, daudz labāk nekā pastāvīga koriģēšana. Esmu ļoti priecīgs to dzirdēt. Šķiet, ka jūs jau ieviešat diezgan izmaiņu savā darbā. Un kāda ir pašreizējā situācija jūsu klasē? Mēs jau redzam pārmaiņu pozitīvo ietekmi. Bērni mācās jaunos noteikumus. Mēs esam ieviesuši aizsardzības nedēļu. Šajā laikā mēs mācāmies, kā kopīgi darboties saskaņā ar jaunajiem noteikumiem. Mums tie ir uzrakstīti uz lielas papīra lapas, un visi parakstīja, ka piekrīt tiem un sekos tiem. Mēs uz tiem regulāri atsaucamies. Piektdien mēs izstrādāsim privilēģiju un seku kopumu. Es arī uzrakstīju ziņu vecākiem ar saskaņoto noteikumu saturu, lai viņi varētu runāt ar bērniem mājās par klases uzvedību. Izklausās, ka jūtaties pārliecinātāka par savu skolotāju lomu. Efektīvāks skolotājs un pedagogs.
Mācoties jūtos daudz mazāk stresaina. Ne tikai savā klasē, bet es domāju, ka katrā klasē, kur es mācu, ir notikušas pozitīvas pārmaiņas. Esmu ļoti priecīgs to dzirdēt. Apkoposim līdz šim notikušo. Notika novērošana klasē, skolas konsultants kopā ar jums vadīja nodarbību par noteikumiem. Un drīz būs vēl viena par privilēģijām un sekām. Jūs piedalījāties apmācībās, kuru mērķis bija efektīvi pārvaldīt bērnus ar ADHD, bērnus ar impulsivitāti, hiperaktivitāti un uzmanības grūtībām. Šīs metodes var piemērot visai klasei. Tas ir ļoti labs darbs, kura mērķis ir uzlabot sarežģīto situāciju, par kuru ziņojāt. Un es arī redzu jūsu lielo centību un patiešām vēlos jūs apsveikt par jūsu neatlaidību. Liels paldies un ar nepacietību gaidu nākamos padomus. 2 nedēļu laikā mēs atkal tiksimies un izvirzīsim jaunus mērķus, kas atbalstīs turpmākas pārmaiņas, ne tikai attiecībā uz to, kā jūs vadāt nodarbības, bet arī attiecībā uz bērnu uzvedības uzlabošanu. Nākamajos posmos mēs iesaistīsim vecākus kopīgā sanāksmē. Par visu iepriekš vienosimies. Mēs arī lūgsim konsultāciju skolas konsultantam. Manuprāt, tā ir lieliska ideja. Es esmu atvērts jauniem pasākumiem, un es jau redzu to efektivitāti. Liels paldies par jūsu palīdzību un šodienas tikšanos. Visu labu!